daudz sportojot, var nomest svaru, nekas nesanāca. Ja? Lai motivētu sevi publiski, ja, jo dotais vārds ļoti daudz ko spēlē. Tagad es zinu, ka solījums sev ir svarīgāks nekā solījums citiem, bet tajā brīdī es to vēl nezināju. Es katru dienu rakstu plānu, katru dienu rakstu atskaitu, ko es ēdu, ko es sportoju, un ne tikai, ja, jo, kā es teicu, šīs procesa tieviešanas bija tāpēc, ka es sapratu, kāpēc es to daru. Ja, un tur iekšā bija arī visi šie pārējie uzdevumi. Bet grūtākais moments bija tas, drīzāk, kad kā jebkuram cilvēkam ir augšā un lejā, un arī tā sadarbība ir ļoti emocionāla un tuva, un kaut kādā brīdī tu izjūti katru niansi, katru dienas sekundi, milisekundi. Es sapratu, ka tajā ķermenī, kādā es esmu, es nevarēšu sasniegt savus biznesa mērķus. Bija ļoti svarīgi izvēlēties tādu cilvēku pa mentoru, kuru tu nevari tā vienkārši pasūtīt, ja, kurš tev ir pietiekami svarīgs. Ja, un pa vidu jau bija ļoti grūti momenti. Ja, pa vidu bija tādi momenti dzīvē, kas man nav nekad iepriekš bijuši. Ja, jo startups ir startups, nauda ir ieguldīta uzņēmumā. Ja, un ir momenti, kuros grūtāk, un man pat dēļ finansēm nācās 2 mēnešus nodzīvot kā bezpajumtniekam. Daudz cilvēku, kas saka, man tur iedzimtība, man tur gēni, man tur tāda un tāda vēl. Man arī gēni. Es arī nekad dzīvē nevarēšu ēst tā, kā es ēdu kādreiz. Tajā brīdī, kad jūs zināsiet, kāpēc jums to vajag, šis ir pats svarīgākais, tad jūs kaifosiet no tā sasnieguma. Ja? Tad jūs kaifosiet no tā jaunā dzīvesveida. Man dzīve kvalitatīvāka, ja? Man ir enerģijas vairāk, galva skaidrāka, gulēt vajag mazāk. Kāpēc, lai es to sajūtu kādreiz vēl atdot kādam? Sveiks, Vilni! Čau, Jāni, čau! Sveiks, Sanita! Sveiki! Es esmu manāmā šokā, patiesībā. Par ko? Iepriekšējo reizi, kad mēs tikāmies, tad tu, lai neteiktu resns, tu biji diezgan veselīgs. Tad jūras lauva. Es nesaprotu, kā tev izdevās. Pēdējo reizi, man liekas, mēs tikāmies pāris gadus apakaļ. Jā, tas 2 gadus apakaļ. Tā bija. Jā. Tad kā tev izdevās no šitā viļņa par slaidu jaunekli kļūt? Kā tev izdevās? Pašbūtiskāko es pastāstīšu pašās beigās, jo es šoreiz beidzot zināju, kā. Bet visā šajā procesā es veicu, protams, ka ļoti daudz darbības, un es to lielo svaru samazinājumu, gandrīz 30 kg, nepilns 29, jā, tā sanāk. Finišu šos pēdējos nometu šī gada 5 mēnešos, no janvāra līdz pirms mēneša jau es biju šajā svarā. Jā. Tā kā tas man izdevās ātri, un es darīju ļoti daudz dažādas darbības, jā, tāpēc, ka es zināju, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Jā, es pieņēmu lēmumu to vispirms darīt. Pēc tam es sarakstīju veselu kaudzi, jau bija izdomājis veselu kaudzi dažādus darbības, kādas veikt. Es zinu vienu ļoti tādu patiesību. Jā, pasaulē ir daudz diētas. Ja kaut viena diēta strādātu, viņa būtu tikai viena. Ja? Ieklausieties šajos vārdos. Ja? Ja kaut viena diēta strādātu, viņa būtu tikai viena. Un var teikt arī savādāk. Visas diētas strādā un visas diētas nestrādā. Ja, jo tam ir viens iemesls, ja tu zini, kāpēc strādā visas, ja tev nav šī vajadzība nomest šo svaru un nav tā sapratne, kāpēc tev nestrādās neviena. Vai arī nostrādās īsu laiciņu. Bet labi, ko es darīju? Pirmkārt, es atmetu no ēšanas dažādus produktus, bet tas bija ļoti būtiski zināt, ko atmest. Ja, jo katram cilvēkam organisms ir atšķirīgs. Ja, ir cilvēki, kuram nav vajadzīgs samazināt svaru, jo viņiem viss ir kārtībā. Pirmkārt, kādam ir ļoti labi vielmaiņa. Šiem cilvēkiem maz interesēs tas, ko es stāstu. Ja, bet tiem cilvēkiem, kam ir šāda vajadzība un tāda vēlme, es vispirms rekomendēju aiziet pie doktora, ja, un paņemt analīzes.
Jā, jau tajās analīzēs var ļoti daudz ko noteikt tādu, ko mēs vienkārši paši nenoteiksim. Ja? Un tad ir dažādas vielas organismā, kas ir vajadzīgas, kas nav vajadzīgas. Ja? Un, es aizgāju pie šīs analīzes, pēc tam es iedevu 2 speciālistiem apskatīt, ja? Savai bijušajai sievai Evitai, un iedevu fitness trenerim Mārim, kurš man aicināja iet trenēties. Ja? Teiksim, mēs tur noņēmām piena produktus, es gan pie viņa neaizgāju, jo es aizgāju citur trenēties, par to jau Sanita pastāstīs vēlāk. Ja? Bet es noņēmu pilnībā miltu produktus, vispār nost. Jā, teiksim, tad visus šos 5 mēnešus neēdu, un arī tagad viņus, principā, gan arī nē. Jā, es nekad nebūtu noņēmis piena produktus, ja es nebūtu izgājis šīs analīzes. Jā, man tur ir sevišķi fitness treneris, un tev te krājās, un viņš paskaidroja, kāpēc tas ir no piena produktiem. Jā. Es noņēmu nost gandrīz visus saldumus. Ja, un es ēdu 5 dienas nedēļā, neēdu vakariņas, svētdien, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, ja, tikai piekdien, sestdien. Piekdien, sestdien, organisms ir pats sevi ir jāiepriecina pēc tādas nopietnas darba nedēļas, ja, kā teiksim, jābalvo arī ar kaut kādām smalkām vakariņām restorānā un tam līdzīgi. Ja, tā kā tas ir, ja mēs runājam par ēšanu. Ja. Šeit jau nav, es vēlreiz saku, katram strādās savu metodi. Ja, katram savu metodi ir šā saucamā intervālu vadošanās vai intervālu diēta, vienalga, kā jūs sauciet. Ja, teiksim, ja es pēdu 2 dienā un ēdu nākamo reizi no rīta tur 8, ja, tad reiķiniet, cik stundas sanāk starpā, ja, un tas ir 5 reizes nedēļā. Ja. Ja, teiksim, tad organisms tādā veidā iestrādājas. Ja. Otra lieta, kas ir ļoti būtiska, ir fiziskā aktivitāte. Ja, teiksim, es dienu iesāku vienmēr ļoti agri. Es šajā gadā, šodien mums ir 29. jūlijas, kad mēs uzņemam šo video, nevienu dienu neesmu izlaidis bez sporta. Nevienu dienu. Ja? Man tas vienmēr ir paticis. Agrāk es ietiepīgi teicu tā, es sportošu vairāk un ēdīšu vairāk. Ja? Un es jums pierādīšu, ka es daudz sportojot, varu nomest svaru. Nekas nesanāca. Ja? Bet, ja nekas nesanāca, tas ir tā kā nākamais stāsts. Pie sporta es pieliku vēl kaudzīt klāt ar visādām citām lietām, kas man palīdzēja. Tā skaitā meditācija, tā skaitā grāmatu lasīšana. Prasīsiet, kā tas ietekmē svaru. Arī to pastāstīšu. Ja? Un es izdarīju 2 tādas ļoti nopietnas lietas. Ja? Teiksim, pirmkārt, lai motivētu sevi publiski, ja, jo dotais vārds ļoti daudz ko spēlē. Tagad es zinu, ka solījums sev ir svarīgāks nekā solījums citiem, bet tajā brīdī es to vēl nezināju. Janvārī, ja, un es tātad sociālos tīklos publiski pateicu vareni, es nometīšu līdz tādam un tādam datumam, tur 27. martam, no 27. janvāra 2 mēnešos 15 kg. Ja, un visi, kas komentēs un man izsmies, ja es nenometīšu, jums izdalīšu 5000 eiro vienādās daļās. 5000 eiro savu motivāciju, un es esmu gatavs kādam maksāt naudu par to, ka man čakarē smadzenes. Ja, es ieliku šādu video gan TikTokā, gan Facebookā, ja, un Sanita pieteicās. Man smadzenes čakarēt, ja, kas vēlāk izveidojās jau par kaut ko ļoti nopietnu mentoringu. Tad, respektīvi, viņi nopelnīja visus 5000, jo viņi visspēcīgāk to čakarēja smadzenes. Par samaksu tur ir mazliet viņa savādāk, tas bija uz komentāriem, tur mums ir cita vienošanās, ja, bet patiesībā tas stāsts, kad jums ir vajadzīgs kāds mentors, tas ir tā kā, ja jūs to varat atļauties, tad izmantojiet to. Jā, kāds varbūt var kādu radinieku, kāds var kādu tur draugu paaicināt, jā, teiksim. Jā, bet tad mentors pats sev īsti nedara? Jā, bet profesionāls sportists, paņemsim vienalga Porziņu vai Ronaldo vai kāds, jūs domājat, viņam nav trenera? Jā. Jā, viņam taču tāpat ir treneris, kas viņu trenē. Jā, teiksim, lai cik mēs būtu augsta līmeņa cilvēki, mums taču ir vajadzīgi treneri, mentori, lai mēs būtu vēl labāki. Jā, un teiksim, tas, kad man ir uzlikti uzdevumi katru dienu, es katru dienu rakstu plānu, katru dienu rakstu atskaitu, ko es ēdu, ko es sportoju, un ne tikai, jā, jo, kā es teicu, šīs procesa tieviešanas bija tāpēc, ka es sapratu, kāpēc es to daru. Ja, un tur iekšā bija arī visi šie pārējie uzdevumi. Ja, un Sanita man pielika klāt ļoti daudz visādas lietas. Vai ne? Nedaudz. Jā, tas ļoti dziļi un izskaidroja tādu
ko tu darīji, kā tu darīji, bet saka, kas par ātri, tas par skādi, tāds ir tas teiciens. Kā ir ar to, vai tas ir veselīgi tik strauji? Jā, ļoti labs jautājums. Šis jautājums ir katram individuāls. Jā, katram individuāls. Jā, teiksim, es esmu cilvēks, kurš nevis tic, bet zina, ka astroloģija strādā ļoti precīzi. Ja, tā ir ļoti precīzi zinātne, ja viņi pareizi izmanto. Ja. Un mana karte, tajā brīdī, kad es esmu dzimis, ir tāda, kad, no kuras nolasot šo visu informāciju, ir skaidri redzams tas, ko es intuitīvi jūtu jau iepriekš. Man viss ir jādara strauji. Ja, man ir jāpieņem strauji lēmumi darbā, man ir strauji jāiet uz ideju, strauji jārealizē un kļūdas jālabo pa ceļam. Ja teiksiet, ka tā neraksta mācību grāmatas, jā, lielākais vairums tā nevar. Ja, un lielākam vairumam tas varbūt arī nedara. Man tas dara, es to zinu. Es to vienkārši zinu. Ja, teiksim, un tajā brīdī, kad es saņēmu vēl vienu apstiprinājumu, to, ka man ir visās situācijās tieši tā jārīkojās, ja, tad es vēlreiz sapratu, ka jā, man šis straujais process ir jādara. Tieši strauji, lai es straujā veidā šo svaru nomestu. Jā, tam ir, tur var teikt, ka ir veselības riski. Protams, ikvienam cilvēkam vēlreiz aiziet pie doktora, nodevēt analīzes. Es analīzes nodevu vairāk kārtīgi šajā procesa laikā, ne tikai sākumā. Jā, jo bija brīdis, kad bija, tā nebija ļoti laba pašsajūta, jā, bet pārsvarā bija ļoti laba. Protams, tad, kad tu neesi varējis aizsiet kurpšņūrus un pēkšņi tu vari aizsiet kurpšņūrus bez stenēšanas. Tas ir tikai sīks piemērs, protams. Jā, ne tikai. Jo saka, tu pareizi ļoti saki to, un man prieks klausīties, jo parasti pasaka, ir labi nomest strauji. Bet tu pasaki, nē, no sākuma aiziet pie ārsta, vai tas jums der? Ārsts arī arī to nepateiks. Jā, šo pateiks, piedodiet, bet šo pateiks labs astrologs. Tu esi divnieks? Es esmu septītnieks pēc numeroloģijas, jā, teiksim, bet tur ir daudz dziļāk. Jā, teiksim, tā enerģija katram ir savādāk. Kādam jābūt straujam, kādam ir jābūt apdomīgam. Tas ir cits stāsts. Un es jau nevēlt arī savā biznesā esmu ļoti saistīts ar šīm tēmām. Jā. Jā. Ar ko tu nodarbojies? Es nodarbojos ar pirmkārt kriptovalūtām, otrkārt es būvēju tādu milzīgu pasaules mērogā produktu, aplikāciju Matchful, kas izzina cilvēku, palīdz cilvēkam būt veiksmīgās attiecībās gan biznesā, gan privātajā dzīvē, palīdz izprast sevi un izprast citus. Ja, un būt veiksmīgam dažādās dzīves jomās. Un tas ir milzīgs globāls projekts, pie kā es strādāju 2 gadus. Sani, ķeramies pie tevis klāt. Kā jūs satikāties ar Vilni? Ļoti nejauši. Varbūt pat zīmīgi. Tas atklājums bija tātad pie otrās satikšanās reizes, kad tu saprati, ka tu esi kaut kad jau dzīvē saticies. Tā ir vēlos akcentēt, jā, jo tas arī deva to atbildi, varu pateikt uzreiz, kāpēc es piekritu, jo tā man likās zīme, un cilvēkam dažreiz ir jāprot redzēt tās zīmes, jo tad tu dari to pareizāko, ko tu vari izdarīt. Vadoties pēc zīmēm, jāsaka, jāierauga sarkanie karogi, tad šajā reizē tā, ka iepazīstot cilvēku arī jāierauga kādēļ. Jā, kādēļ uzsākt kaut kādu kopsadarbību un kādēļ palīdzēt. Bet tādā veidā tu arī palīdzi pati sev katrā tādā gadījumā, kur tu esi mentors kādam cilvēkam, tu palīdzi, rodi jautājums arī priekš sevis. Tā ir tāda miedarbība. Komunicējot ar cilvēku, jo mēs zinām, komunikācija ir ļoti svarīga, un tieši sarunas laikā tu saproti to būtību, kāpēc tieši sadarboties ar šo cilvēku. Kas bija tas noteicošais, kas tev izvirzīja? Tā tad man patika, es pievēršu uzmanību tai sakritībai, dzīves sakritībai. Varat domāt, tā kā likteņa, tāds stars. Un otrs ir tas, kad es sajūtu, kad ja tu cilvēkam var būt ļoti noderīgs un 100% pārliecināts, ka tas var palīdzēt, tad es vienkārši piekritu. Tas ir ļoti vienkārši, kāpēc piekritu. Tik pašsaprotami, izjūtot to
aicinājumu. Jā. Un kas bija tas izaicinošākais? Izaicinošākais. Svars. Izaicinošākais bija īstenībā tā uzruna, ko es pamanīju, ko Vilnis ielika internetā, un es viņu redzot, es nodomāju, kad to, kurš katrs nevar darīt. Tam vajag drosmi. Tam vajag drosmi tādēļ, ka tu ieraudzīji drosmīgu cilvēku, jo ne visi tā var atklāties. Jā, drosmi, vēlēšanos. To, kad tu redzi ir mērķis, un tev ir tikai nedaudz jāpieliek tā atbalstošā roka, lai tas izpildītos, piepildītos. Jā, mēs esam nonākuši tik tālu, kad līdz tai darbībai. Kā tu Vilni motivēji? Ko tu ieteici viņam darīt? Vai pareizāk sakot, teici, tev ir jādara tā un tā? Jā, tā ir. Ir pievienotas dažas darbības, ko es pieliku klāt Viļņa ikdienā. Tas ir meditācija. Bez priekšzināšanām tas ir apbrīnojami, ja cilvēks var rast tam laiku, klusumā, vismaz 10 minūtes pabūt ar sevi. Tas ir sports. Sports ir īpaša vieta, tāds pagrabs, kur ne tikai cilvēks sporto, bet arī attīstās vēl savādāk, pilnīgāks ar sevi, caur sevi, ar visām savām sajūtām, ko tu treniņa laikā pamani, sadzirdī, kuras varbūt tiek iztriggerētas. Tas ir neparasts sporta veids. Un tā tad trešā lieta - grāmatas lasīšana. Es to sadzirdēju, kad tas netiek darīts, un sajūtu, ka tieši Viļņa gadījumā tas ir ļoti nepieciešams. Protams, tas klasiskais jautājums. Kas tad bija tas izaicinošākais darbā ar Vilni? Izaicinošākais noteikti, kad bija tā uzmanības noturēšana uz mērķi, fokusēšanās uz sevi, caur kuru arī piepildās tas, ka tu sāc sevi lutināt, pareizi ēst. Es tā lepojos un priecājos, ka es dzirdu, kad Vilnis vairs neskatās uz saldumiem vai kaut kādām ierastām darbībām no rītiem vai kafiju vai kaut kāds konkrēts saldums, ka vienkārši var paiet garām. Tātad Vilnis arī bija, es arī esmu ieradumu vergs, bet savā ziņā man tas ir vajadzīgs. Tie mazie ieradumi, kurus pa laikam jāpamaina, bet tātad visgrūtāk bija viņu dabūt no tiem ieradumiem, kas ir tie kaitīgi ieradumi, teiksim tā. Viens no tiem, jā, viens no tiem. Protams, tas nav tikai viens, jo viss ir tomēr miedarbībā. Kas ir šis, tas papildina nākamo, vairāk sevi sajust un iet uz nākamo posmu. Tas ir, kad Vilnis pats ir progresējis vēl vairāk sportā, ne tikai pagrabā, kas mums ieviesās, pats apmeklē sacensības. Es teiktu, ka sports ir ļoti daudz. Uz to tev nevajadzēja viņu tā baigi pamudināt, jā? Jā, droši vien tāpēc, ka Vilnis iepriekš ir ļoti daudz sportojis. Tas tikai bija tā jāatmodina. Respektīvi, jā, tas izaicinošākais bija, jā, to ieradumu vienmēr sakot. Jā, un pašām sevi, jā, tomēr nofokusēties uz to mērķi, lai izpildītos pats galvenais. Jo tie jau bija tādi mazie uzdevumi. Nevienmēr jau viss iet glūdi, vai ne? Es noteikti bija arī kādi tādi, kā tagad, trigger momenti, kā tagad ir teikt tā modīgi. Tad bija kaut kādi tādi kašķi trigger momenti ar Vilni. Ka likās, viss tu viņu jau, vai arī pārtrauksiet sadarbību. Droši vien, jā, tas varbūt šobrīd neliekas kā tāds kāds kašķis vai kāds, jo tu to saproti, to visu procesu izprotot, tas neliekās. Tā ir tā vienkāršā sadarbība un kaut kāds komunikācijas trūkums vai pārpratums. Bet grūtākais moments bija tas drīzāk, kad kā jebkuram cilvēkam ir augšā un lejā, un arī tā sadarbība ir ļoti emocionāla un tuva. Un kaut kādā brīdī tu izjūti katru niansi, katru dienas sekundi, milisekundi. Un tu vari sajust arī tos zemos momentus, un mentors to nevar atļauties. Viņam jābūt visu laiku spēcīgākam, lai var
motivē tālāk. Bet tad nemotivē arī to, ka mentors ir cilvēks. Noteikti. Ir jāpieņem, ka cilvēks ir cilvēks. Un te arī pieņemšanas māksla, man liekas. Jā, bet šeit mēs atbildam vienkārši ar to, ka es vēlos, lai tas gūtu maksimālo rezultātu. Un tātad tajos brīžos, kad ir tas ne kašķis, bet varbūt tāds gurdums no tā, ka tas nav nemaz tik viegli, tad pašam sevi jārestartē un tad vai tālāk. Nu, Vilni, kā ar tevi? Kā ar mani? Kā ar tevi? Kāds bija darbs ar mentoru? Kā tu izvēlējies, kā tu piekriti? Jā, pirmkārt jau sāksim ar to, kad man nebija vienkārši izvēlēties, ja mēs ar Sanitu iepazināmies mazliet ātrāk. Tas nebija to sludinājumu, ja, nedaudz ātrāk bijām pazīstami. Un es ieliku iekšā šādu sludinājumu, nu, tā kā teikt, uzaicinājumu sociālos tīklos kādam mani atbalstīt, nu, nevis čakarēt smadzenes, bet atbalstīt patiesībā. Ja? Tas bija tā, ka uzruna, lai sociālos tīkli labāk nostrādā. Ja? Nu, tas tā darbojās, diemžēl, vai pa laimi. Nu, lūk, jo man jau mērķi pavisam citi. Ja, teiksim, es jau šo lēmumu pieņēmu tāpēc, lai mana dzīve kļūtu kvalitatīvāka. Ja, lai man bija vismaz pats galvenais mērķis, kāpēc es to svaru nolēmu mest nost, ja, teiksim, bija tas, kad es sapratu, ka tajā ķermenī, kādā es esmu, es nevarēšu sasniegt savus biznesa mērķus. Es būvēju globālu projektu, aplikāciju Matchful, kas prasa miljonu ieguldījumus, ja, iziet pasaules tirgu, daudz izaicinājumus, kā jau startupam ik pa brīdim nonākt arī bez finansēm tādās situācijās, kas arī tagad pa ceļam bija. Un man bija jākļūst enerģiskākam. Es ļoti labi to zinu, kad nometot svaru, atrisinās citas problēmas. Ja, tad šī bija pirmā galvenā bija tik galā šo biznesu. Ja, un šajā sadarbībā, mentoringā, es nācu ar tiem uzdevumiem, kuros mani vajag kontrolēt, un tie jau nebija tikai svaru uzdevumi. Tie bija man katru dienu top 3 uzdevumi biznesam. Ja, tad man ir katram cilvēkam, sevišķi, ka tu ej cauri sarežģītākām situācijām, tev ir uzdevumi, ko tev jātiek galā. Un mēs visi esam cilvēki, un mēs nevienmēr varam pieķerties svarīgākajiem, grūtākajiem. Ja, un mans galvenais uzdevums bija izdarīt katru dienu to biznesa darbu un atskaitīties, kam es piezvanīju, kam es nosūtīju informāciju. Tas bija galvenais. Un svars tikai kā papildinošies, kas to dzen, palīdz to izdarīt labāk. Ja? Jā, tas ir galvenais, un šī lielākā atskaita jau bija katru dienu plānot uz priekšu biznesa darbības un katru dienu atskaitīties par viņu realizāciju. Ja? Un šeit, būsim godīgi, ne jau kurš kāds cilvēks pirmkārt spēj to izprast, ja, teiksim, un nāk tā tālāk. Es esmu ļoti priecīgs, ka šajā laikā ir izveidojusi tā, ka Sanita ir ienākusi Matchful komandā, ja, palīdz darboties. Nu, ir mūsu komandas sapulcēs un dažādas jautājumas palīdz risināt, ja, un tas arī palīdz būvēt šo biznesu uz augšu. Ja. Otrs mērķis, kāpēc es to darīju, ja, bija vispār, ja, teiksim, ko es gribēju dzīvē uzlabot. Tas ir savu dzīves kvalitāti, ja, jo man patīk braukt uz kalniem, nodarboties ar tādiem atraktīvākiem sporta veidiem, kur ir vajadzīga fiziskā sagatavotība. Ja. Tagad es to varu daudz labāk, protams, ir vēl kur trenēties un tā tālāk. Ja. Man dzīves kvalitāte ir nenormāli daudz mainījusies. Es esmu ieguvis 10 stundas nedēļā uz miega rēķina. Man nevajag vairs tik daudz gulēt. Jā, es izguļos 5,5 stundās, kādreiz man redzēja 6,5. Kādreiz man redzēja vienreiz nedēļā pie šīs slodzes izdarīt, nogulēt 10 stundas, tagad man nevajag to vairāk. Ja? Jā, es esmu iegūst savu laiku, iegūst enerģiju, es esmu iegūst papildus jaudu savam darbam, ja? Savai profesionālai darbiem. Nu, un, protams, gribās labāk iztīties, es esmu brīvs vīrietis, lai sievietē labāk patīk. Tas ir loģiski. Ja? Par šito man radās jautājums. Vīrieši noteikti uzdos vienu jautājumu. No. Ar vecumu, protams, mums visiem kļūst aktuālāk šī tēma vīrietība.
kopā. Jā. Un nometot svaru uz vecam, tas tā kā palīdz vai tomēr? Es teikšu tā kā jaunietim tikai ar pieredzi ilgāk var, jā, tā kā ir cik kārtībā. Bet tu baigi uzdevi. Es vienkārši zinu, ko uzdos kādus jautājumus. Tā lai skatās, jā, un tā, bet jā, pats galvenais, un tagad paturpinot par to sadarbību, jā, kas bija ļoti svarīgi? Bija ļoti svarīgi izvēlēties tādu cilvēku pa mentoru, kuru tu nevari tā vienkārši pasūtīt, ja, kurš tev ir pietiekami svarīgs. Ja, jo tajā brīdī, ja tu vienkārši ieliksi kaut kurus, paņemsi pilnīgi svešu cilvēku, kuram tu maksā naudu, un man nepatīk, ko tu man te čakarēs madzenes, es tev vairāk laužu līgumu, piemēram, ja, tādā ziņā. Ja. Un tas ir ļoti būtiski, ja, un tas ļoti disciplinē, ja, un tas ļoti palīdz būt labākam, un es esmu ļoti pateicīgs par to, kas par šīm darbībām, kas tika pielikts klāt. Pirmkārt, jau šis pagrabs, ja, pagraba treniņi, kas ir tāda ļoti unikāla vieta, kur mēs trenējam spēju būt šeit un tagad. Ja, un kā izrādījās man biznesā, lielākā, vispār arī profesionālā darbībā, ja, lielākā problēma, ka es nemāku būt šeit un tagad. Ja, šeit un tagad, ja, nemāku būt, ka es dzīvoju nākotnē, un es iepriekš nesapratu, ko tie koči stāsta, kāds šeit un tagad. Ja, kāds šeit un tagad, tas ir stulbums kaut kāds. Ja, teiksim, tad es saprotu, ka tajā brīdī tu kļūsti, ka tu to izdari veiksmīgs. Ja. Meditācija palīdz būt šeit un tagad, grāmatu lasīšana, ko es nekad nelasīju iepriekš, ja, jo es vienmēr ātrāk domāju. Ja, tagad man jau sāk patikt lasīt grāmatas, okay, tas nav daudz laika, bet 20 minūtes, 30 minūtes vakariem. Ja. Ja, šī sajūta ir ļoti precīzi, viņi liek apstāties bišķi un šis pagrabs sajūta, ja, teiksim, sevis prioritizēšana, un tas viss palīdz. Ja. Un tajā brīdī, kad jūs metiet no svars vēlreiz saka, svars palīdz atrisināt citus dzīves jautājumus. Ja. Kādam tas var būt attiecības, kādam tas var būt, nezinu, darba atrast, kādam tas var būt, darba arī, taču es tagad arī neņemtu darbā, es atvainojos, tie, kas ir resni, es neņemtu jūs darbā. jā. Kliedzoši. Tas ir tā, ka ja cilvēks, es, protams, pats tur bijis ļoti daudz gadus, ja, bet, teiksim, ja cilvēks nevar ilgstoši tikt galā ar savu svaru, jā, tad kā tu tiks galā darba uzdevumiem? Ja? Un tur ir taisnība. Ja? Tur ir taisnība. Es arī daudz ko nevarēju izdarīt tik labi, kā es varu izdarīt tagad. Tā dzīve mainās. Ja? Un tajā brīdī, kad tu zini, kāpēc tu to dari, ja, tad tas un svars un tas uzdevums, kāpēc tu to dariet paralēli, ja, tad tas notiek visefektīvāk. Ja. Tad tas notiek, tu visu laiku čeko līdzi savas darbības, biznesa darbības, ja, un čeko līdzi savu svaru. Ja, un pa vidu jau bija ļoti grūti momenti. Ja, pa vidu bija tādi momenti dzīvē, kas man nav nekad iepriekš bijuši. Ja, startups ir startups, nauda ir ieguldīta uzņēmumā, ja, un ir momenti, kuros grūtāk, un man pat dēļ finansēm nācās 2 mēnešus nodzīvot kā bezpajumtniekam. Jā, jo man izmet no īrētās dzīvesvietas, jā, nebija par ko samaksāt no office un tā tālāk. Jā, un es ar mašīnā braukāju un labi, tur palika vēl kaut kur tā tālāk. Jā. Un mans organisms strādā tā, kad, ja man ir kaut kādas grūtāka situācija, tad man aug svars, man uzēdu. Tad jo ir cilvēki, kuri streso, viņi jūs tad neēd, ja, teiksim. Man ir sēž piemērs. Jā, un tiem cilvēkiem, acīm redzot, tas ir savādāk. Ja. Bet ir cilvēki, kuri tajā brīdī, kad ir kaut kāds papildus nervu slodze, ja, un kaut kas nesanāk tik labi, ir tāda nepārvarama agrāka vēlme, tagad sev pažēlošu, iebraukšu tur veikalā, paņemšu tur, nezinu, šokolādi, vēl kaut ko, viss, kas tur neveselīgs. Man liekas, ir vienkārši tajā brīdī sajiet viss iekšā, gāz iekšā vakarā to visu, ja, tas visvairāk notiek tieši tagad, ka kaut kas ir cits problēmas. Man tā vienmēr bijis, es to esmu sevi novērojis daudzus gadus, ja, un tagad tieši ejot caur šo bedri, pirmkārt, es esmu izsludinājis, ka es to izdarīšu, man savus, vajag parādīt visai pasaulē, protams, ja, otrkārt, es esmu sevi apsolījis, dažkārt mēs esam uzņēmušies to darīt, ceturtkārt, ja es netikšu tam pāri, man aizies, tur biznesa reputācija vispārējais ciet, ja, un tad ir divi tik prieks, kad
ejot cauri šiem visiem notikumiem, šajā sadarbībā tas ir izveidojis. Un bez mentora man tas nebūtu izdevies. Es to ļoti labi saprotu, ka man tas nebūtu. Un pateicoties tam, kad Sanita man tik daudz palīdzējusi, teiksim, tā sadarbība jau ir katru dienu, vairākas reizes sarakstīties, rakstīt vakarā plānu, no rīta 2 reizes dienā atskaiti, sajūtas, tā tālāk, reiz nedēļā apspriežam klātienē, satiekamies, kādreiz sazvans vēl pa vidu, lai teiksim, tas viss process ietu nepārtraukt uz nākamajiem mērķiem. Tie mērķi ir uzstādīti ļoti liels priekš. Tā. Sanita, es tā klausos, tu uzņemtos vēlreiz iet tam visam cauri. Jā, tu jau zinātu, kas notiks, kā notiks, bet būtu nepieciešams dzīvetaps sanāk pēkšņi. Tu ietu vēlreiz kaut kam tādam cauri ar Vilni? Jā, es noteikti ietu. Kāpēc? Tāpēc, ka es sajūtu tādu aicinājumu. Es sajūtu, kad to gandarījumu, ka tas viss ir izdarāms. Un noteikti, ka teiktu, ka jā. Tas tāds dopamīna avots varētu pat būt. Tas ir tas gandarījums. Dopamīns rodas no gandarījuma. Jā, es uzskatu, ka tas ir pat grūtāk nekā ar sevi strādāt citu cilvēku. Redz, cits varētu piekrist, cits nē. Tur ir tāda duāla sajūta. Cik augstu sevi vēlēs attīstīt. Kā jau mēs arī runājām, man liekas, tas ir tas, strādājot ar cilvēku, tad gūsti atbildes arī priekš sevis. Tas ir miedarbība, tas jau arī ir ļoti svarīgi, kad tu redzi to rezultātu. Un viņa gadījumā rezultāts ir wow. Un es nevaru nepiekrist par to svaru. Jā. Svars ir ļoti noteicošs, un tu arī minēji par to, ka tu rasnos neņemšot darbā. Tur jau ir vēl plusā tam visam, lai man piedošie cilvēki, bet viņiem ir vairāk šīs veselības problēmas. Es pareizi tā saprotu, un tu tur izskait darbā, ka viņš tev var neizdarīt kaut kādus darbus, jo viņam var palikt tur aizdusa vēl kaut kas, viņš neizgulējies. Kas ir šīs parasti lielo cilvēku problēmas, kuriem tiešām tas liekais svars ir? Protams, viņš nav laimīgs. Jā. Redziet, te ir tāds stāsts, ja es nebūtu pats tam gājis cauri, tad varētu teikt, ka es esmu tā, ko tu iedomājies, tev tur dzīvē viss labi, tu tur pasmējies par citu cilvēku. Es esmu bijis, jūs redzēt šitās bildes, teiksim, kāds es esmu bijis, teiksim, es zinu, kā tas ir, un es zinu, kad var tikt galā. Vai tas ir viegli? Nē, viegli, nekas nenotiek, neviena transformācija nenotiek ātri un viegli. Ja, tas ir jāsaprot tik vienam cilvēkam. Ja. Jautājums par cilvēkiem, vai jūs gribat kaut ko mainīt. Ja, un, teiksim, daudz cilvēku, kas saka, man tur iedzimtība, man tur gēni, man tur tāda un tāda vēl. Man arī gēni. Es arī nekad dzīvē nevarēšu ēst tā, kā es ēdu kādreiz. Jā, man tas ir jāpieņem. Ja es gribu būt citā līmenī veiksmīgs, man tas ir jāpieņem. Ja, un tas ir ikvienam, ja, un arī uz mani ļoti bieži skatījās cilvēki ar nepatiku. Jā, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka daudz investoru neatnāca tāpēc, ka es tā izskatījos, jā, teiksim, nerunāju tev par to, cik tev apsmēja tur sociālos un tā tālāk, un ka daudz sadarbības nav izveidojušās dēļ tā iepriekš, ka es esmu bijis tādā ķermenī. Jā, bet vienalga es esmu pateicīgs tai pieredzē, es tagad to ļoti labi saprotu. Ja, tādā veidā. Ja, un darbības jau bija ļoti daudz. Viens šī ēšana, 5 reizes dienā neēst vakariņas, neēst maizi, neēst tikpat kā piena produktus, saldums par ētam, ja, tādā veidā. Ja. Tātad vitamīnus ēst visu laiku, ja, papildus vēl pārtikas piedevs. Es personīgi Fitline pārtikas piedevs lietoju. Ja. Es netirgoju, nepiedāvāju, ja, bet es vienkārši viņas lietoju. Ja. Un ir pietiekami efektīvs. Ja. Tas bija vēl papildus zarnu tīrīšanas procedūras. Ja, jo tur bija grafikā jāiet tas svāra, lai, teiksim, tas aiziet, kas nav baigi patīkamās, ja, teiksim, bet arī viņas pareizi izdarīt ir pie laba speciālisti. Jā, arī bijusī sieva man vienkārši to tur palīdzēja, izstāstīja, kā tas jādara, ja viņi to dara. Ja, un tad šie treniņi regulāri, ja, tad pirms tam es vairāk staigāju, to lielo svaru es nevarēju paskriet tik labi, kā tagad es varu paskriet, ja, skrien tāpēc, ka es kādreiz biju skrējis jaunības laikos. Ja, un līdz tam svaram, kas man bija kādreiz, kad es pie šī paša auguma 20 gadu vecumā, man vēl 20 kg var nomest. Ja. Protams, šodien tas nebūs. Jā, tik daudz neaizies. Būsim godīgi, nedrīkst. Nevajadzētu arī šodien tik daudz, jo ar gadiem tu esi mazliet savādāks. Ja.
Un, tāpēc es arī ikvienam cilvēkam saku, no šis ir jautājums, vai jūs gribat mainīt savu dzīvi, vai jūs gribat vienkārši, es gribu nomest svaru un to izdarīt viegli. Lai man kaut kā izdodas, kā tev sanāca, es arī tā gribu. Jā, nu, tā arī sanāca, jā, teiksim, ar milzīgu darbu, ar disciplīnu, ar kontroli, ar mentoru palīdzību, ar savienošanu, kāpēc man to vajag. Jā. Jo tajā brīdī, kad jūs zināt, katram tas iemesls var būt savādāks, bet tajā brīdī, kad jūs zināsiet, kāpēc jums to vajag, un šis ir pats svarīgākais, tad jūs kaifosiet no tā sasnieguma, ja? Tad jūs kaifosiet no tā jaunā dzīvesveida. Ja? Jūs kaifosiet no tā, ka jūs ēdat savādāk. Es paskatos, tagad nesen biju pirms mēneša ceļojumā, un tur vispār viss tur, nu tepat jau arī degvielas stacijās, ja liek tos hotdogus stūķē tās desas iekšā tajās maizēs, ja? Un liek tur viss tās mērķis ir kaut ko tādu ēst, ja, teiksim. Nu, vienkārši es nevaru uz to vairs paskatīties. Labi, es arī iepriekš no hotdogu neēdu, bet, nu, burgeri kādreiz ēdu, tur picu kādreiz ēdu, ja, teiksim, brokastīs ēdu maizi ar sieru, ar pastēti, ja, tas man bija standarta brokastis. Maizes, sviests, siers virsū, ja, ok. Nu, tagad man ir brokastis, tur viss filē vai zivtiņi, tur tomātiņš, gurķītis, jā, vārīt olu, nu, kaut kas no augļa, ja, teiksim, nu, viss, nu, un pat tam, nu, kafiju vienreiz dienā dzeru, ja, un lai nebūtu pa daudz. Un, nu, pārsvarā ūdens, nu, ok, kad aiziet uz kafejnīcu, tad kāda tur svaigs piestās sula, ja, teiksim, tādā veidā. Ja. Un to pilnīgi ir ļoti labi dzīvot. Nu, respektīvi, tu jau ļoti pareizi. Es saku, man patīk tas, ko tu sākumā jau teici, ka katram ir savs. Ja, piemēram, man ir jāēd bieži un pamazam bišķītim, bet galvenais ir brokastis paēst. Un arī, protams, tā veselīgā ēšana. Ja. Tas, ko tu saki. Citam atkal tas burgers reizi mēnesī vai tur 2 reizes mēnesī. Ja. Viņam tas neko neizsaka. Tāpēc es saku, es nenosodu to, kas tie, kur ēd burgerus, es nenosodu arī tie, kur lieto alkoholu, lai lieto. Jā, bet burgeri ēst, es arī varu ēst burgeri, ja, kaut kad par retam. Ja, par to, no tā jau nekas traks nenotiks, ja, bet nu, ir vajag atcerēties vienu, ka ieradumam jau nav brīvdiena. Jā, ieradums jau ir. Jā, protams, ir kaut kāds svētki, kur ir kaut kāds pasākums, kur, teiksim, tur atnes kaut ko īpaši sagatavot. Ja. Ok, nu tad, ja tu tajā brīdī pieņem lēmumu to tur vienreiz, nu, kā es saku, uzēst, ja, nu tad ieliec sev nākamajā dienā vai aiznākamajā, ka beigsies tas pasākums papildus to atslodzes laiku, ja, teiksim, lai to uzreiz nokompensētu, nevis kaut kādu. Ja. Ja, nevis ok, es tur izēju, nu, vakar varēju, nu, šodien jau arī, ja, nu, un tur viss sākās. Jā, mēs sev dodam tās atlaides. Tur viss ir game over, ja, teiksim, tādā veidā, ja. Un tas labākais ir tas, kad es sajūtu to starpību tajos dzīves kvalitātē, sajūtu starpību visos savos tajos iemeslos, kāpēc es to gribēju sasniegt. Es jūtu progresu, biznesā iet labāk, sportot var labāk, piekrišana man labāk, lielāka, ja, teiksim, apkārt riņķī. Ja. Jā, man dzīve kvalitatīvāka, ja, man ir enerģijas vairāk, galva skaidrāka, gulēt vajag mazāk. Kāpēc, lai es to sajūtu kādreiz vēl atdot kādu? Kāpēc, lai es no tās šķirtos vēlreiz? Es esmu 30 gadus pavadījis tādā lielā ķermenī. Ja? Ja, un tagad es kaifoju no šitā, ja? Un kaifoju no tā, kad sēdu savādāk. Ja? Un tajā brīdī, kad tu to sāc darīt tādā veidā, ok, es vēl pieliku vēl papildus sportu klāt. Tagad burtiski, nu, ir 2. nedēļa, es eju uz jogu, dzīvoju Jūrmalā, ja, eju uz jogu pludmalē, ja, teiksim, un man ir sajūta, ka tas man vēl palīdzēs svaru nomest, jo tur ir daudz vingrinājumu, kurus nu, tu saproti, ka tu būsi slaidāks, tev viņi padosies, ja, un tur ir tās taipīšanās, un tur noteikti viņš pats par sevi vēl kaut kā nometīs, ja, bet nu jau vairs bez tādiem konkrētiem mērķiem. Ja. Bet tas, ko es gribu teikt tik vienam cilvēkam, ja, ziniet, kāpēc jums to vajag. Ja jums to nevajag, ja jums esat tur, nu nezinu, lielā ķermenī, ja, un sakat, man ir labi, nu tad tiešām tev ir labi, tad tev nevajag. Nu tad viss kārtībā, nu katram ir savs, nu arī tādiem cilvēkiem ir vietas pasaules un viss ir kārtībā. Ja. Bet ja jūs gribiet kaut ko mainīt, tad sāciet ar to, kāpēc jūs to gribiet. Ja, sāciet ar to, ka nevis es nometīšu, pierādīšu, un tad man kaut kā notiks, tad gan es ēdīšu. Man iepriekš arī bija tāds gadījums, kad es sadaru ar savu draugu, jā, vienu. Mēs esam, nu, tur golferu kompāniju, tad es vēl alkoholu lietoju, alkoholu nelietoju vairs jau labu laiciņu.
Un mēs tur vienmēr sadarām ar Guntaru, nometīsim svāru līdz tam tur datumam, būsim abi zem 100, sadaram uz savām automašīnām. Ja? Loģiski nometīsim jau, mašīna taču neies atdot, ja? Dēļ tā, ka tu nenometi svaru. Un, protams, kad mēs vienmēr abi nometam, ja? Mums vienmēr bija tas, kā mēs tad tajā mums vienmēr tas bija līdz kaut kādam pasākumam, kopīgam tur sezonas sākuma pasākumam vai kaut kur tur, ja? Un tad gan kā mēs ēdīsim, ja? Apbalvosim sevi. Kā mēs tad ēdīsim, un šeit ir, kā es tad dzīvošu. Ir starpība. Jā, protams. Ja, kā es tur pierīšos no vecajā versijā, un kādā kvalitātē man būs dzīve jaunajā versijā. Un tur ir viss starpība. Un tad tev vairs negribās ēst. Tu jau sāc dzīvot, piedodiet, bet tik viens cilvēks, kuram ir šie gēni tādi, ka jums ir svars pieaug, ja jūs iedomājaties, ka jūs kādreiz varēsiet dzīvot pa vecam un būt slaidi, nesanāks. Aizmirstiet. Ja? Pieņemiet to, jo ātrāk pieņemsiet, jo ātrāk tas sanāks, jo ātrāk sapratīsiet, kāpēc, jo vieglāk tas notiks. Ja? Un tajā brīdī, kad tu saproti, kāpēc, tev gribas vēl, ko vairs īpaši nevajag. Ja? Jā, protams, bija grūti brīži. Jā, protams, bija šī sadarbība, vēlreiz es saku, ir efektīva tikai tad, ja cilvēki ir, tāds mentors, kur ir iemesls, kāpēc tu nevari, teiksim, tās pasūtīt, ja, teiksim, tā 3 mājas tālāk, vienkāršā valodā, ja. Un, kad tu saproti, ka tu negribi sajaukt kaut kā, teiksim, sabojāt, teiksim, sanaidoties kaut kādā veidā. Un, protams, ka nebija visos gadījumos viegli. Es domāju, ne Santai, ne man visos brīžos, ja, un ir kā baigi foršie brīži. Tajā brīdī, kad jūs zināt, kāpēc ir svars un paralēli notiek progress tajā jomā, kas ir vajadzīgs. Tas pastiprina to, atvieglo to mešanu nost. Ja? Wow, man tur iet labāk, tad es esmu uz pareizā ceļa. Ja? Vēl ir tāds psiholoģisks moments, ja, teiksim, tiem cilvēkiem, kas sverās katru dienu. Es svēros katru dienu, tas varbūt nav arī pats pareizākais, bet šoreiz bija tāds tajā grafikā. Tad es vairs nesveros katru dienu. Ja? Un, šodien nosvēros 83 kg. Bija mērķis 85, ir 83. Ja? Un tajā brīdī, kad jūs metat no svaru, ja jums ir bijuši tāda diena, ka jūs esat tā kā bišķi vairāk ieēdis, otrā dienā svaraties, labāk nesvaraties. Ja jūs zemapziņā atkal to emociju paņem, ja, viņai patīk redzēt, wow, es kāpju uz svariem, viņš krīt, es kāpju uz svariem, viņš krīt. Ja. Tajā brīdī, kad es uzkāpu ārprāts, man atkal pieaudzis. Ja. Bet tajā brīdī, tu saproti, ka tev ir vienkārši jāuztur. Jā, jāuztur, bet tas tomēr ir tas, ko es rekomendēju, teiksim, darīt tiem cilvēkiem, kas varbūt taisa tur reizi nedēļā intervālu badošanos. Tas ir normāli, ka tur agrāk taisīja vienreiz nedēļās, neēdu veselu dienu. Man bija otrdienas, ka es neēdu. Ja? Tad es pārējā laikā tur rīju. Ja? Ja, un tas ir normāls, bet tas vienalga palīdz kaut kādā veidā. Ir cilvēki, kas taisa tur reizes mēnesī 2 vai 3 dienas. Ja? Teiksim, tas ir ļoti ok. Ja? Bet tad arī tā svēršanās vajag taisīt tad, jo tad tā zemapziņa arī strādā, es darīšu kaut ko, un man ir rezultāts. Ja? Mēs visi gribam redzēt rezultātu ikvienā jomā, ja? Un tas mums ceļ uz augšu. Ja? Ir tāda lieta, tu ļoti daudz minēji to, ka nometot svaru, tev ir aizjās biznesā un citur dzīvē. Tas tev ir bijis tas galvenais. Un tu tad sasniedz moments, tu sasniedz to ideālo svaru. Bet izklausās, ka viņš tev ir bijis tāds kā dzinulis, lai iet viss pārējais. Bet tad, tajā brīdī, ka šis te ideālais svars tev būs, kas tad tev būs dzinulis pārējiem? Vai tas jau būs noticis? Tas ir ļoti labs jautājums. Jā, teiksim, ļoti labs jautājums. Es esmu cilvēks, kas ir vienmēr bijis ar daudziem augstiem mērķiem. Es nemāku stādīt zemes mērķus. Un pēc tām, kad es Marshall aplikāciju veiksmīgi palaidīšu tirgu, mēs piesaistīsim fondu līdzekļus un iziesim startautiski. Protams, kad mēs nolgosim citu vadītāju. Jā, es noteikti nebūšu pats profesionālākais vadīt tādu uzņēmumu, kas jau būs pasaules līmenī. Ja? Un man ir ļoti daudz idejas, ko darīt. Pirmkārt, es varu dalīties ar savām zināšanām, kas man ir izveidojušās dažādās nozarēs. Ja, ko es ļoti labprāt, tas ir mans aicinājums dalīties ar cilvēkiem. Ja? Man ir dažādas arī citu projektu, biznesa idejas, ar ko darboties. Ja? Un šies sasniegumi un mērķi tajā jomā noteikti
man motivēs. Ja. Es esmu ļoti daudz ko vēl neesmu apceļojis pasaulē. Es esmu bijis daudz valstīs, bet ir ļoti daudz kartē vēl tādu vietu, kur es neesmu bijis. Daudz punktiņu, kur vēl. Jā, daudz vietas, kur var ielikt punktus, kur es noteikti gribu aizbraukt un apskatīties un iedvesmoties. Ja. Jo, man enerģētika ir tāda, es varu atgriezties vēlreiz pie astroloģijas, ja, teiksim, un ceļojumi, ātra ideja realizācija, ja, teiksim, enerģiska, strauja rīcība. Tas ir augsti mērķi un iešana uz ļoti augstiem mērķiem, startautiski visu darīt, plus garīgums klāt, 12. māja, 2 planētas. Jā, tā kā man ar to arī jānodarbojas, un tāpēc es ļoti pozitīvi to uztveru, un daudz cilvēki, protams, ka nesaprot, bet tas ir ok, tas nav visiem vajadzīgs. Bieži vien daudz. Galvenais, lai tu pats sevi saproti. Jā, galvenais, tur viss kārtībā. Jā, tā ir tā virzīšanās. Es ļoti daudz esmu dzirdējis, man dzīvē bija tāds ļoti, ļoti tuvs un svarīgs cilvēks. Kurš ļoti bieži minēja to, ka tuvoties sev, pieskarties sev. Jā, diemžēl, to es sapratu tikai pēc laika. Ko nozīmē tas pieskarties sev, darīt sev, un pēc tam ir pārējais. Jā. Un tad pārējie būs arī laimīgi, un tas mans iekšējais Jānis ir ļoti priecīgs un laimīgs, kad viņš var dalīties. Bet kā tu vari dalīties, ja tu neesi mierā ar sevi? Kā ir ar tevi? Cik lielā mērā tu esi mierā ar sevi? Tik labs jautājums, Sanita jau grib atbildēt. Ja? Un tas ir tas, ko Sanita man arī pielika klāt. Ja? Paldies sev pirmajā vietā. Ja? Teiksim, mēs līdz tam nonācām. Ja? Un man ir reizēm Sanita uzraksta, kad tu sevi šodien prioritizēji, ja, teiksim, kuras bija tie momenti, ja, teiksim, tā tālāk. Tas arī bija tas, ko es sapratu šīs transformācijas laikā. Ja, un mums ir tādā ziņā ļoti laba sadarbība, kad mēs ļoti līdzīgi šīs garīgās lietas uztveram. Tā kā saprotam, protams, tur ir daudz nianses, kurās un kā, ja, teiksim, bet to, ka tas virziens ir tāds, tas ir būtu ļoti grūti kā citu cilvēku, kam tas ir svešs, ja, un tāpēc mentoru izvēle nav vienkārši. Un šeit tiešām sakrit, visums mūsu saviedz vismaz 2 reizes kopā, ja, un acīm redzot, dēļ šī uzdevuma kā minimums, ja, un tāpēc es esmu vēlreiz ļoti gandarīts. Vai tu tāpat jūti to? Jā, tā ir tāda zīmīga. Zīmīga lieta – pieskarties sev, būt ar sevi un atrast laiku sev, mīlēt sevi. Šīs ir tēzes, jā, ko parasti visi saka. Jā, es apzinos, tikai nevienmēr es to māku paņemt un pieskarties. Un man liekas, ka cilvēks ļoti ilgi mācās to darīt. Jo ir mums pagātnes traumas, jaunas nebūšanas. Tas ir ceļā vienmēr gadās. Ceļš jau nav līdzens. Viņš tur ir bedres, jebkurā gadījumā, un ir jāmāk laikam viņas apiet. Un tādēļ arī es pasaku lielu paldies cilvēkam, kurš man ir bijis ilgāku laiku blakus, kurš ir pateicis sev, tev jādara tas, kam tu esi radīts un ko tu vislabāk proti. Un tur, kur tev ir talants. Un tev talants ir būt mentoram. Jā. Tavs talants ir iedvesmot cilvēkus. Tavs talants ir uzņemt to visu un dot arī tālāk. Jā, tad, tā kā mēs varam secinājums ir tāds ļoti liels un viens, tas, ka atkal tā ir komunikācija un vēlme dot. Ok, mēs daudz runājām par to, ko tu esi izdarījis, ko tu esi sasniedzis. Tad kāds ir tavs ieteikums no sevis? Kādi tev bija šie te soļi, lai līdz tam nonāktu, kas esi šobrīd tu ar savām zināšanām? Jo, protams, zināšanas ir viena lieta, bet viņas pielietot ir cita lieta, jo, ja man ir zināšanas, es vēl taustos un mēģinu saprast, kā viņas pielietot. Es skatos, tev jau tas ir, protams, tev ir arī dzīves pieredze lielāka. Tad kādi ir šie soļi bijuši, lai līdz tam nonāktu, ka tu arī spēji savas zināšanas likt lietā un savu es likt lietā? Jā. Pirmkārt, jau tas lielākais ieteikums katram cilvēkam ir nebaidīties kļūdīties un būt pateicīgam par visu, kas ir noticis.
Jā, tajā brīdī, kad tu esi pateicīgs par iepriekšējo uzņēmumu bankrotu, par izjukušām attiecībām, par tām, ka viņas ir bijušas, lai arī viņas ir izjukušas. Tu esi pateicīgs par to, ka tev kāds tur ir kaut ko sliktu izdarījis un tā tālāk. Ja? Tajā brīdī, kad tu ar pateicību pieeji pie dažādiem notikumiem, ja, un no viņiem sāc ņemt mācības, tad tev atverās tie ceļi. Tad tu arvien vairāk saproti, ko tev vajag darīt. Ja, tad arvien vairāk saproti, kādam tev ir jābūt. Ja. Un tad tu vari pielietot to, kas tev ir. Jo tajā brīdī, kad tu esi dusmīgs, naidīgs, greizsirdīgs, atriebīgs, visas šīs lietas, ja teiksim, tev iekšā sēž tā enerģija, kur tu novirzi tur, ka tu nespēj dot ārā. Ja, un visu tu nespēj viņu atbrīvot tām, kas tev ir, lai tu būtu veiksmīgs. Ja. Tas nav ātrs process, ir sevišķi tiem cilvēkiem, kas ir pēc dabas tādi, kā tur kašķīgi un tādi, ne visai apmierināti vienmēr ar dzīvi, ja, un ne visiem izdosies to šajā dzīvē realizēt, ja, tas ir normāli. Ja, bet tas nav vienkārši uzdevums, ja, un tajā brīdī, kad tu saproti, tajā brīdī tev paliek daudz vieglāk visu darīt, ja, ar visu tik galā. Jā, tajā brīdī, kad tu aizies šajā procesā, tas viss iet kopā ar vēl svaru un vispār jau saproti, ka viss ir iespējams. Ne tikai saproti, bet tev arī tas notiek. Jā. Jā, tad ne tikai sapratnes līmenī, bet tu jau fiziski arī to sāc darīt. Fiziski darīja un tā, teiksim, tā. Un jā, ir visādas metodas, katram jau būs savas, dietas dažādas un metodas dažādas, jā, teiksim, vienam, un jebkurai transformācijai ejot cauri, ir jārēķinās, ka viņi būs nepatīkami. Ja? Kāpēc mēs ejam uz pagrabu? Tur ir nepatīkamas situācijas, pretīgas brīžiem. Ja? Tur treniņi, tur rada, lai tev būtu grūti, ja? Teiksim, un tur to māca. Grūtības, mēs atnācām uz šo vidi, kur rada tā, mums iemāca nedusmoties uz to, uz ko parasti cilvēks dusmotos, kā mums tur provocē visu, ja? Jā, bet pieņemt to normāli, iepazīt sevi, būt ar tām sajūtām, iet uz priekšu, ja? Tas pats dzīvē, ja? Tādā veidā, ja? Un tad tu vari jebko. Katram jau tie mērķi savādāk. Man viņi lieli, es esmu tur, kas dzīvo, ja? Bet arī tad, ja jums tie mērķi nav tik lieli, jūs viņus varat katrs sasniegt labāk, jā, teiksim. Arī tad, ja jūs nesaprotat šodien, kas ir jūsu, tā teikt, tas uzdevums šajā dzīvē, ko jūs vislabāk varat darīt, jūs varat sākt meklēt atbildes šiem jautājumiem, noskaidrot to, ja, un atrast to ceļu, nemocīties, nedusmoties uz to, ka strādājat ne tajā darbā un uz tiem apstākļiem, bet viņi sāk mainīt. Neviens cits to neizdarīs. Neviens cits to neizdarīs. Tas tā kā šis ļoti labi pateikts bija reiz, ka laba skola ir sāpes, caur sāpēm. Jā. Un es savā spītībā bišķi tā kā spurojos tam pretī, es tā kā pieņēmu to, it kā, mēs tam cilvēkam tā kā piekrīt, tā kā nē, mēs vēl bišķi tā kā pastrīdējāmies, bet, jā, laba skola ir caur sāpēm, jo glaudot laikam, jā, dzīvē ir jāatrod moments arī sev un sev pateikties un sevi paglaudīt, arī otru paglaudīt un pažēlot, tādā ziņā veselīgā, jo man liekas, ka visām šīm lietām ir jābūt tikai savā daudzumā, ja? Bet, jā, pārsvarā skola ir sāpīga. Diemžēl kritieni mūs un skola pati kā tāda ir sāpīga, jā, jo tā vislabāk iemācās. Tieši tā. Cilvēkiem kopumā, jā, tad atrast to īsto ceļu, atrast, jā, teiksim, nebaidīties, parakāties sevī. Nebaidīties, jā, teiksim, jo ir tas viedoklis, kā tu pats ar sevi netīk galā, tu tur pie kaut kāda psihologa aizgāja vai kāda tur hipnoterapeita vai astrologa. Tas taču ir nebaidīties, jā, pats tu neizdarīsi to, jā. Jā, un nebaidīties cilvēkam atrast sevi, protams, var arī paši, jā, teiksim, bet, un iet to ceļu, kas jums ir piemērots. Tajā brīdī, kad jūs sevi izzināt un saprotat, kas ir jūsu tas vajadzīgais ceļš, jums piemērotākais ceļš, ik viens cilvēks var kļūt par miljonāru. Ik viens, kurš dzīvo visbēdīgākajos apstākļos. Ja? Ja viņš aiziet uz pareizā ceļa, jā, pašam būs grūti, ja viņam pašam būs grūti, jā, vajadzēs kādu palīdzību, jā, izrauties ir sarežģīti, vai man bija tas vienkārši nē. Jā, un tad ikvienam cilvēkam nebaidīties, atrast sevi un būt tādam, kā jūs vēlaties būt. Jā, nebaidīties, dzīvot savu dzīvi, sev vispiemērotāko dzīvi, pieņemt
skarbus lēmumus, kādreiz, kas var būt grūti. Sabiedrībai var nepatikt, radiniekiem var nepatikt, visapkārt, visiem draugiem var likties, ka jūs esat tur, nezinu, kā tā var rīkoties, ja, nebaidīties būt pašiem par sevi. Ja, un tad viss notiksies labi. Ja. Nu, un veselīgs ķermenis, nevelti ir tas teiciens, ja, veselā miesā vesels gars, ja, teiksim, un veselīgs ķermenis palīdzēs jums būt tādiem, kā jums vajadzētu būt, palīdzēs jums atrast to, kam jūs esat visvairāk piemēroti, un tas tā vienkārši strādā. Tas tā vienkārši strādā, jo vairāk jums parādīsies šī enerģija, jo vairāk jums atnāks, man patīk angliski insight, ja, teiksim, tas vārds, ja, kad sapratni par sevi. Tā ir. Novēlu katram to atrast. Sakot, pieņemt sevi, domāt par sevi, mīlēt sevi, meklēt jaunas mērķus, iespējas un neapstāties. Visu laiku būt kustībā. Un tad jau arī būs iespēja domāt par citiem un mīlēt citus. Un viens no galvenajiem jautājumiem, protams, tu esi makara nagla. Ko tu novēlētu pats sev? Pats sev? Dzīvot ilgi un kvalitīvi. Iemācīties tiešām tā pa īstām būt vienmēr šeit un tagad. Es to joprojām pie tā strādāju, un joprojām tas ir tikai mazs ceļš izdarīts. Ja, tātad būt vienmēr saskaņā ar sevi, ja, tātad iemācīties vēl, reizēm neieciklēties uz dažām lietām, ko es mēdzu darīt. Un, atrast sev vispiemērotākās nodarbes un apkārt būt ar sev atbilstošākiem cilvēkiem. To jau jebkuram var novēlēt. To, ko sev, to arī citiem, bet vispirms vajag sev, tad var palīdzēt citiem. Tāds ir. Super. Paldies tev par sarunu. Prieks tevi redzēt. Prieks arī iepazīties. Jā, ka noteikti mēs tiksimies. Jā, mēs noteikti tiksimies velobraucienā. Gan velobraucienā, bet šī ir, tā kā arī visiem, kas skatījās, šo pateicos, ka noskatījāties līdz galam. Ceru, ka tas bija vērtīgi. Šis ir mans tāds pirmais video atjaunojot YouTube kanālu. Un man ir daudz tēmas, par ko runāt, par ko stāstīt, un tuvākā laikā negribu apsolīt, cik tas būs bieži. Varētu būt reiz 2 nedēļās, varbūt reiz 3, ja, teiksim, taps kāds garāks video, kur es runāšu par tām tēmām, par ko man ir ko teikt, ja, un ko dalīties, ja, un aicināšu cilvēkus arī uz sarunām. Tā kā piesakojiet šim kanālam, ja jūs redzat kādu cilvēku, kam varētu šis video noderēt, nosūtiet viņam, pārsūtiet viņai, ja, un es būšu priecīgs dalīties ar to informāciju, kas man ir, ko es iegūstu, ko es iemācos, ja, kurai pieredzēju, ka jūs izējat cauri, ja kādam cilvēkam tas noderēs, man par to būs liels prieks. Kā lai visiem veicās. Paldies! 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 Paldies!